Выйдет ли Латвия из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия? Сейм проголосовал «за». Президент воспользовался своим правом вернуть этот закон на дополнительное рассмотрение. Теперь это предстоит обсуждать уже депутатам парламента следующего созыва через год. А сегодня в центре Риги очередная акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Mēs aizstāvam savas tiesības, mēs aizstāvam, kam mēs ticam, un vienkārši mēs jūtamies kā daļa no cilvēkiem. Mēs aizstāvam, piemēram, tos cilvēkus, kas, piemēram, mājās nejūtās nemaz tik droši. Redzot internetā patiesībā, cik daudz sievietes ir par konvencijas atcelšanu, tas arī liek aizdomāties par to, cik šķeltā sabiedrībā mēs dzīvojam. Es gribēju bērnam parādīt, kā demokrātija notiek un kā mēs nevaram pieņemt visu, kas notiek valstī. Mums bija svarīgi parādīt, ka tie 56 deputāti nevar darīt, kas viņam ienāk prātā, kad viņam jāņem vērā vēlētāju viedoklis. Man visvairāk aizvaino tas, ka mūsu protestētāji sauc par kreisajiem radikāļiem un tā tālāk. Mēs visi esam Latvijas patrioti, kas grib dzīvot brīvā Eiropā. Tāpēc mēs šeit nākam.